Lielai daļai cilvēku vārdu salikums kultūras centrs asociējas ar skolas diskotēkām ciemu vidū vai līnīdeju konkursu padzīvojušām sievietēm, kam tuvākā saistība ar country dzīvesveidu ir zoodārza apmeklējums 87. gadā, taču pašā Rīgas sirdī ir kāds kultūras centrs, kas ir nedaudz savādāks. Mani sauc Dāvis Kaņep, es esmu Kaņepes kultūras centra mākslinieckais vadītājs kopā ar vēl diviem Kaņepēm, brāli un brāļa sievu. Esam atvēruši šo kultūras centru. Dāvis, Kaņepes kultūras centra mākslinieckais vadītājs. Nepatīk plikās muguras meitenēm ziemā. Patīk skaņa, kad naktī nopurnoties izslēdzas leduskapis. Mīļākā dziesma – Roberts Gobziņš Aka, Aka. Tas ir starpnozaru kultūras centrs, kurā galvenais akcents tiek likts uz komunikāciju ar vietējo sabiedrību, respektīvi ar vietējiem rīdziniekiem, piedāvājot viņiem vietu, kurā izpausties, kurā satikties un kurā komunicēt. Mūsu mērķa auditorija ir visi. Pie mums dejo tango pensionāri, vecā gadagājuma cilvēki. Pie mums bērni mācās hip-hopu, pie mums čīlietis un Brazīlis veido savus perkusiju kursus, un uz kurām nāk arī visa vecuma cilvēki. Pie mums notiek smagākās elektronikas tehno jaunākie pētījumi un vēsmas no Berlīnas un Londonas. Tāpat laikā pie mums uzstājās Ņujorkas džēzisti ar pilnīgi klasisku džēza programmu. Mēs gribam rādīt, ka tā pasaule, viņa nav vienvirziena. Ir jāzina, kas ir citi, kas ir berbers, vai kas ir maiji, vai kas ir inki, jo tas palīdz saprast par to, ka tu esi kaut kas īpašs un ka tev ir kaut kāda pieredze. Tagad pēc gada darbības es secinu to, ka visiem šausmīgi patīk redzēt minimālas, bet tās pārmaiņas, kas notiek katru brīdi ar mums, jo mums visu laiku strādā kādi 3 cilvēki tieši pie restaurācijas, tad ir atjaunoti griestu gleznojumi, tad ir atjaunots tas un visi cilvēki to nāk, un tas ir tāds, tā ir darbība. Tas, ka mēs gribam šo māju uzcelt, mēs nezinām, cik ilgā laikā tas mums izdosies, kā mums tas izdosies, cik ātri. Un tas, iespējams, ir tas fakts, kas ir ļoti cilvēcisks, un tas ir tas, kas, manuprāt, arī piesaista to mūsu publiku, kurai patīk redzēt, kad viņu devums šai vietai, jo viņi nāk un šeit atstāja arī savu naudu, ka viņi redz, ka tā nauda netiek izmantot nekur citur, kā šī mājas attīstībā. Un tas nākotnes mērķis ir to, ka ir Bēniņos mēs izbūvējam to savu tādu studiju, kurā darbojās gan mūzikas, gan kino, gan mākslas speciālisti. Tās būs tās 3 mūsu galvenās jomas, kurās mēs darbosimies. Un mēs būtu tāds centrs, kurā droši vien vairāk jaunieši, kas ir 20, 25, 30 gadi, kas studē un kas ir beiguši studijas, kurā tad varētu notikt šī domas apmaiņa un diskusija par to, kā tad mēs visi gribētu dzīvot vēl pēc 20 gadiem. Man ļoti gribētos ticēt, ka jaunieši apzināsies to, ka visa valsts nākotne ir viņu rokās.